Jau pavisam drīz Ikšķelē Daugavas prospektā netālu no Evaņģēliskās luteriskās baznīcas sliesies vairākus metrus augsta skulptūra kristietības ieviesējiem Baltijā svēto kārtā ieceltajam bīskapam Meinardam. Jūlija 2. nedēļā svinīgā ceremonijā tika iesvētīti skulptūras pamati. Dievnamiem pamatus, arī krustam, bet šis ir īpašs gadījums, ka bīskapam arī tiek viņa skulptūrai, viņa tēlam tiek iesvētīti pamati, lai viņš te stāvētu uz stipriem pamatiem. Šeit tiks novietota svētā Meinarda skulptūra, veidotā granītā. Pirms 4 gadiem žūrijas un iedzīvotāju balsojums par visatbalstošāko atzina tēlnieka Viktora Zaškevicida par svētā Meinarda skulptūru. Tās kopējais augstums būs 6 metri, uz 3 metrus augsta postamenta stāvēs bīskapa statuja. Piemineklim nepieciešamie materiāli vesti gan no Somijas, gan Ukrainas, un tā izveidošana izmaksājas apmēram 50 000 latu. Jānorāda, ka skulptūras visnotaļ ievērojamais noformējums izraisīs plašas diskusijas Ikšķeles sabiedrībā. Tiešām būs milzenis, jāsaka, fiziskā un garīgā nozīme. Pirmkārt jau viņš ar savu izskatu, ar savu bīskapa tērpu, granītā iecirstu atgādinās mums, kādu viņš ir parādījis šeit Latvijā pirms gandrīz 830 gadiem pirmkārt. Otrkārt, granītā iecirstās, viņš arī granītā iecirstās viņa lūpas, atkal no jauna, atkal uzrunās mūs, atkal runās un skaidros evaņģēliju. Statujas uzstādīšanu plānots pabeigt augusta mēnesī. Konstantīns Bojārs uzsver, ka līdz ar statuju Ikšķeles pilsētā tiks izveidots garīgs centrs. Nākotnē to nostiprinās plānotā dievnama celšana, jo šogad izsludināts arī projektu konkurss sen lolotā ideja par Romas katoļu baznīcu Ikšķelē, kas atradīsies blakus Meinarda skulptūrai. Zanda Treško, Māris Zimovskis, Ogres televīzija.